Šodien lauksaimniecība iet līdz laikam. Ik gadu nozarē ienāk jaunas tehnoloģijas un ir nepieciešami zinoši prāti, kas spēj uzklausīt klientu vajadzības un ātri pieņemt lēmumu un piedāvāt risinājumus vissarežģītākajās situācijās. Jebkura izglītība, jebkādā veidā pieredze, izglītība vairāk ir tiešām solis priekšā industrijā, profesionālajā ziņā, jo tas parāda, kad cilvēks akadēmiski ir iemācījies. Otkārt, ka viņš ir spējis kaut ko uzsākt un kaut ko pabeigt. Un, ja, piemēram, mācības ir saistītas ar praktiskajām zināšanām, tas vēl izcilāk. Uzņēmums Silja Latvijas tirgū darbojas jau 30 gadus, saviem klientiem nodrošinot plašu lauksaimniecības, meža un komunālās tehnikas tirdzniecību, rezerves daļu garantijas servisa un apkopi nodrošināšanu. Mēs piedāvājam gan augstas apstrādes tehnikas, gan lobarības sagatavošanas tehnika. Mūsu pamata piegādātājs ir franču tehnika Kūns, bet mēs piedāvājam ar ļoti daudzas citas. Gan zviedru kvika frontālos iekrāvējus, gan dažādas piekabes, gan meža tehniku, gan dārziņu audzēšanas tehnikas. Klientiem mēs nodrošinām pilnu spektra servisu. Arī diennakts vēlajās stundās mehāniķi ir uz telefoniem, un ja ir kaut kāda problēma ar kalibrācijām, ar regulācijām, tad mūsu servisu mehāniķi to atrisina. Uzņēmumam Silja ir 4 filiāles – Rīgā, Kuldīgā un Preiļos, un kā Agrosilja uzņēmumam ir pārstāvēta filiāle arī Priekuļos. Servis ir uzņēmuma sirds, kur katra darbība ir pārdomāta, lai klienti saņemtu operatīvu palīdzību gan uz vietas, gan mobilajos izbraukumos. Katra diena ir ar jauniem izaicinājumiem. Šis darbs ir ļoti interesants, tā kad es visiem gribētu aicināt domāt, ka, ja ir izvēle starp autoservisu un lauksaimniecības servisu, tad es domāju, savas gaitas noteikti vajadzētu sākt lauksaimniecības servisā, un tad jau mēs izaugam tajā visā. Lai veicinātu jauno speciālistu apmācību, uzņēmums Silja īsteno sadarbību ar profesionālajām un augstākās izglītības iestādēm, aicinot jauniešus nākt praksē, gūt zināšanas un piepildīt savus mērķus ceļā uz panākumiem. Atnākot praktikantam, mēs nelēžam viņu vienu pašu uzreiz darbībās. Mēs noteikti piesaistam jau esošajam, zinošajam cilvēkam, kas rāda, stāsta un māca. Mums, protams, ir arī tehniskā informācija. Ļaujam pašam vadīties, taisīt vaļā, lasīt, saprast to visu. Un pēc tam jau tur var iet pie tās tehnikas un darboties. Katru gadu mēs sūtam cilvēkus un savus mehāniķus uz apmācībām uz Franciju, uz Nīderlandi. Nīderlandē mums ir rūļu preses ražošana, bet Francijā ir visas lielākās ražotnes. Un tur inženieri, tur mehāniķi apmāca. Mēs arī, protams, aicinām un arī brauc ciemos mūsu Francijas kolēģi. Viņi pasniedz prezentācijas, katrai nodaļai sejmašīnām ir savas, arkliem ir savs speciāls grupa, jo tur no uzņēmuma Kūn, kur mēs tehniku ņemam, tās ir vienai tehnikas vienībai, tā ir desmitiem, varbūt simtiem cilvēku grupa, kas viņu izveido, un viņiem tās zināšanas ir gan daudz, un viņas ir svarīgas, un mums galvenais tās ir pasniegt un dot cilvēkiem, dot speciālistiem, gan mūsu, un, protams, ja arī kāds praktikants ir tajā laikā, arī viņam viennozīmīgi. Uzņēmumā Silja strādā 40 cilvēki, kur katrs ir savas jomas speciālists. Lauksaimniecības servisa mehāniķi un inženieri strādā ne tikai labojot tehniku, bet sniedz arī savus priekšlikumus ražotājiem. Piemēram, ja kaut kādai lietai ir kaut kas, ko mēs redzam, kas nestrādā tik labi, mums mehāniķu komanda to lietu apraksta, fotografē, nofilmē dažreiz kaut kādas lietas, un mēs tos uzlabojam, sūtam uz mūsu ražotāju. Tad bieži vien tas tiek ņemts vērā nākamajos modeļos, ko ražo. Uzņēmums Silja aicina ikvienu jaunieti pievienoties savai komandai, augt un attīstīt savu profesionalitāti, negaidīt brīdi, kad darbs atnāks pie tevis, bet pašam izrādīt savu iniciatīvu. Ir jābūt tādam dažreiz kreatīvam, protams, pozitīvam, protams, zinošam. Tās zinības nāk ar mācībām, tās zinības nāk ar praksi, nāk ar tiešām, kad tu darbojies ar visu tehniku un gribošam uzņemt to visu, protams. Lai pieteiktos praksē uzņēmumā Silja, ik viens tiek aicināts sekot līdzi uzņēmumam sociālo tīklu platformās, kā arī izrādīt savu iniciatīvu atnākot uz kādu no uzņēmuma filiālēm, jo tieši tas, cik neatlaidīgs un mērķtiecīgs tu būsi, ļaus piepildīt tavus mērķus ceļā uz stabilu darbu, izaugsmi un teicamu atalgojumu.